Sveiki, te Katrīna Runa, un šis ir podkāsts Manas tavas patiesības pārdomas. Šodienas pārdomas man ir par enerģiju, jeb jaudu, kas ir mūsu ikdienā. Un mans novērojums, kad pēdējā laikā enerģija paliek arvien mazāk un mazāk. Un šī noslēce ir parādījusies jau pagājušā gada sākumā vai pagājušā gada pavasarī. Es nezinu, kas bija gaisā, vai, protams, var vainot Saules planētu ietekmi, bet, ja mēs skatāmies vienkārši uz savu dzīvi, un es konkrēti uz savējo, tad jā, iegūt vai atgūt atpakaļ savu enerģiju paliek arvien grūtāk. Un tas bija tas posms, protams, kad es atradu tās prakses vai nodarbes, kas man palīdz iedvesmoties un palīdz vairot šo enerģiju. Bet tas nepaliek vieglāk. Liekas, jo vairāk strādājas ar sevi, jo ātrāk šī enerģija aizpeld, un atkal ir darbs ar sevi, un atkal ir jāatjaunojas, un atkal ir jāatrod veidi, kā atgūt šo enerģiju. Un ko es esmu novērojis, kad pēdējā laikā es katru rītu pamosos ar šo sajūtu, kad atkal nav enerģija, un kā lai es varu sev uzlādēt, un kā šo dienu var iesākt ar citu sajūtu. Un tad mana tā metode tādās dienās ir mēģināt iziet no tās vides, kurā es esmu, vai nu tas ir pie dabas, vai arī vienkārši izbraukt kaut kur, lai paskatītos tā kā no malas uz to savu ikdienu un to dienu. Un tad atkal ar jaunu jaudu iet iekšā un tad atrast to spēku praktizēt tās prakses, kas man uzlādē, jo tad, kad tā enerģija ir ļoti, ļoti zema, tad ir arī grūti apsēsties, piemēram, man savā meditācijā vai dienas grāmatas rakstīšanā vai mācīties jogas filozofiju, kas man būtu jādara tajā dienā. Un jā, metode paskatīties no malas palīdz, un tad ar citu jaudu atkal sākt šo dienu un nomainīt fokusu. Bet, ko es esmu novērojis, kad jā, tas darbs uz enerģijas uzlādi nepaliek vieglāks, un tad es sāku vainot to, ka, piemēram, es esmu mamma 2 meitām, un es neizguļos tā, kā man vajadzētu, vai mans fokus ir pārāk daudz uz bērniem, un tur ļoti daudz tiek paņemta mana daļa enerģijas. Protams, ka tas ietekmē, bet es nedomāju, ka tas ir stāsts tieši par mammām, bet vispār par to, kāda ir mūsu tā pasaule šajā brīdī, arī par planētas stāvokļiem. Vienalga, kas ir tas, kas ietekmē dzīves stils, dzīves ātrums, tehnoloģijas. Ir ļoti daudz lietas, kas paņem mūsu enerģiju. Bet tādos brīžos ir grūti tad saņemties, un man ir kaut kādas nodarbības, kuras man palīdz, un kā es minēju iepriekš, kad, piemēram, boks, un tad es saņemos, aizeju savu treniņu, un man liekas, es pilnīgi bez enerģijas, tā kā, ko es varēšu izdarīt, un tad es sāku tās pirmās kustības, un pēkšņi aiziet, un ķermenis atcerās šo slodzi, atcerās šo kustību, un liekas, wow, tā kā man ir progress tajā, ko es daru, un man padodās, un ir prieks, un ir gandarījums, un es atrodu to enerģijas resursu, un tajā brīdī es sāku domāt, ka, bet tas varbūt nav par fizisko enerģiju, bet tieši par emocionālo enerģiju, jo ir tāda emocionāls tāds nogurums, kas sāks līdzi, un to var pārprast arī ar fizisku nogurumu, kas arī ir mums, māmām vai tētiem, bet, protams, arī darba darītājiem vai jebkuram citam cilvēkam, kas patērē savu enerģiju ikdienā. Jā, bet tas secinājums ir, ka bieži vien mēs pārprotam, un es tajā skaitā, to enerģijas zudumu, ka tas ir fizisks, bet patiesībā tas ir emocionāls, kas ir vēl grūtāk atgūstams, jo miegs nepalīdzēs, ilgstoša gulšņāšana, ka īstenībā vajag kaut kādu tā kā darbību, kas izsit ārā to fokusu un maina skatījumu, un tad tādēļ varbūt arī man strādātā metode, ja ir grūtāk diena vai enerģētiski grūtāk diena, tad man palīdz pamainīt to savu vidi un paskatīties no malas. Un jā, tas mans jautājums jums ir, vai jūs jūtaties noguruši šajā dzīves posmā,
Un kā ir ar to enerģijas resursu, un vai tas ir vairāk fizisks nogurums vai vairāk emocionāls, vai arī varbūt abi kopā. Bet jā, tas mans novērojums tieši par sevi, kad bieži vien tad, kad man liekas, ka es esmu fiziski nogurus un man vajag pagulēt, vai man vajag sev pažēlot, ka patiesībā man vajag vienkārši izsist ārā šo fokusu uz to, ka nav tā enerģija un izdarīt kaut ko sevis labā, savu ķermeņa labā un uzlādēt atpakaļ to bateriju, lai būtu tā motivācija, lai būtu tā priekpilnā ikdiena un lai mums ir arī enerģija, ko dot citiem, jo mēs jau neesam vieni paši, vai ne? Mēs vienmēr miedarbojamies ar citiem, vai tie ir bērni vai ģimenes locekļi, bet, vai draugi, vai ne? Cik mums ir enerģijas saviem draugiem vai partnerim, tas arī no tā, cik mēs esam enerģētiski uzlādēti, un jo mums vairāk ir uzkrāt šī enerģija, jo liekas, ka mēs varam vairāk dot arī citiem. Bet, ko es esmu novērojis, ka nevienmēr, protams, mums vajag likt tādu fizisku slodzi tādā brīdī, bet noder arī vienkārši tādi maigi mirkļi ar sevi, ka tu pa sev parūpējies, piemēram, uzdāvini sev masāžu vai uzdāvini kādu praksi, kura ļauj tev vienkārši palaist vaļā to emocionālo sasprindzinājumu, kas ir iekšā, jo mēs bieži vien nejūtam, cik ļoti mēs esam uzkrājuši, vai nu tad ķermenis signalizē priekšā, vai arī vienkārši mēs jūtam, kad mūsos ir aizskaitinājums un trūks pacietības uz lietām. Jā, un tad vēl, protams, tā metode ir sevis samīļošana, vai ar kādu meditatīvu praksi, vai ar siltumu, vai ar sevi samīļošanu, vai pabūšanu vienatnē, tad jebkas, kas jums strādā, tas ir otrs, kas var palīdzēt uzlādēt šo tieši emocionālo ķermeni un nominēt nervu sistēmu, jo ļoti, ļoti daudz mums ir atkarīgs no nervu sistēmas, un tas ir arī pierādījums manā yin jogā, kur es praktizēju un pasniedzu, un esmu arī mācīsies padziļināt par to, cik daudz mēs varam iedot savam ķermenim, ja mēs atbrīvojam tieši nervu sistēmu un tādā nevardarbīgā veidā pakustinām savu ķermeni. Jo bieži vien liekas, ka mums vajag aiziet izsvīst un kārtīgi izkustēties, kas arī ir vajadzīgs. Piemēram, tā kā man vajag šo līdzsvaru, bet tiem cilvēkiem, kam vairāk ir tas fiziskais ikdienā un jā, tas darbs pārņem to ikdienu, tad varbūt dienas beigās nevis vajag izskriet un iztrakoties, bet tieši otrādi paņemt sevi uzdāvināt šo mierīgo meditatīvo praksi, kā yin joga, un nominēt nervu sistēmu. Un tad tie rezultāti, kā ķermenis atverās un atjaunojas un arī ārstējas manā priekšā esotajā yin jogā un regulāri praktizējot, ir ļoti, ļoti daudz un skaisti gadījumi, kad cilvēks pat nezināja, ka viņam iekšā bija spriedze, ilgstoši cīnījās ar kādu problēmu ķermenī, un tieši tas vārds cīnījās, ne, pretī. Bet tad, kad mēs palaižam to kontroli, vienkārši esam tajā brīdī un ļaujamies, un vēl, ja turklāt ir elpa, mūsu dzīvības enerģija, tad tas ir super komplekts, lai mēs nomierinātu savu nervu sistēmu un palaistu šo sasprindzinājumu. Un tā kā man ikdienā ir ļoti daudz šie komponenti, kā dziļā mierīgā elpa, apzināta kustība, tad man atkal palīdz šis, jā, tieši tā aktīvā enerģija un izsist ārā. Un arī tur arī es palaižu to kontroli. Un, protams, kontroli var palaist arī ļaujoties, vai tā ir yin joga vai kāda cita nodarbe, kurā mēs varam ļauties vienkārši ne par ko citu nedomā kā par to esošo brīdi. Tas ir skaisti, vai tā būtu elpas praksa, vai tā būtu skaņu meditācija, vai vienkārši pasēdēšana klusumā ar sevi, tad, jā, jebkur praksa, kur prātam nav jābūt, vai mēs nevaram nedomāt, protams, bet mēs varam kontrolēt, kur aiziet mūsu uzmanība, un tad mūsu uzmanība var būt uz kustību, mūsu uzmanība var būt uz elpu, mūsu uzmanība var būt uz ķermeni, un tas jau ir daļa no uzvaras. Tad mans novēlējums jums ir šajā posmā, jā, pavērot, kur aiziet jūsu enerģija, vai kur jūs visvairāk viņu izliekat ārā, vai tas ir fiziski, vai emocionāli, vai komplekts kopā, un iesaku pamēģināt pirms jūs sevi izdzenat vai liekat sev ļoti, ļoti aktīvi darboties, tā tiešām pavērot,
no malas, vai tas ir tas, kas jums visvairāk nepieciešams. Ja ir, super, atradiet tam laiku, bet ja vajag tieši nominēt nervu sistēmu, tad sajūtat, kas jums tajā brīdī visvairāk būtu nepieciešams. Un lieciet sevi par prioritāti.